Samu un zandartu medības Daugavā. Šī bija diena pirms lielās vētras, un vakars bija ļoti mierīgs. Ūdens caurredzamība un kvalitāte likās ne tā labākā, jo arī pie krasta bija uzlikts brīdinājums par zilēļģēm, un manuprāt, tās bija visur. Mana stratēģija bija peldēt gar zālēm un skatīties, ko var atrast, tā kā būtībā sanāk vien tāda snorkelēšana. Te es ieraudzīju savu pirmo līda, kas jau ātri aizmuka un pat negribēja pafilmēties. Nevar tik labi redzēt, bet man šķiet, ka tas ir motocikla rats. Neilgi pēc tam izpelda arī mans pirmais medījums. Nav, protams, nekāda baigi lielā trofeja, bet tas ir vienīgais sams, ko es tajā vakarā arī redzēju, un pilnīgi arī pietiek. Starp zālēm slēpās arī asarīši, bet nebija ļoti lieli. Man šķiet, ka šī zivs bija kaut kāda palielāka rauda. Patiesībā šis bija mans veiksmīgais vakars, jo ieguvu samu, kā arī pirmo reizi ar acīm varēja pavērot, kā izskatās zandarti. Un zandarti izrādījās diezgan bezbailīgi, jo tie nebaidījās ne no manas lukturgaismas, ne no manas peldēšanas, kā arī, ka es turpatās ar ieroci blakām viņam žvidzinos. Te es atradu tāds liels akmeņu krāvums, uzreiz atgādināja jūru un mentu medības. Un pēdējais atradums man nedaudz pārsteidz, jo man likās, ka tā ir vienkārši kaut kāda konstrukcija iemest ūdenī, bet beigās izrādījās, ka tā bija noslīcināta laiva.